Nu, lūk, runāšanais par dakšu, par omīdas dakšu. Tā dakša, principā, der visām omītēm. Sāksim 353, 354, 35, 360 un 559. Dakšas visām ir vienādas. Un sporta čezeta. Dakša arī tāda pati, tikai šitais te mezgals, viņš ir pagarināts. Nevis šitais, bet šitais ir pagarināts 4 centimetri. Nu, mūsējie meistari vietēji ļoti vienkārši zāģējam dakšu pusē, jā, liekam 4 centimetri klāt un dakša būs derīga jau sporta modelim vai čezetes sporta modelim. Nu, te uzreiz iet uz slīpu aiziet amartiņu, tad amartiņus vajag garināt, jo samazinās amartiņa garums, viņu vajag garināt, lai viss būtu savu vietā. Nu, tur tā pie montāžas to uzreiz var saprast. Nu, te ir dakša, kura ir pastiprināta un pārtaisīta uz adatām. Nu, teiksim, šitāds te adatas. Nu, te var redzēt šitāds te adatas. Tas ir Krievu gultnis, un, ja es nemaldos, tas ir 21. vai 24. Volgas škvorņam, stūres škvorņam gultnīts. Jā, viņš tur diezgan padārgs, es paņēmu ārzemju analogu, viņš ir tāds separātorā, bet viņš man nepatika, jo viņam diezgan brīvi staigāja ass, jo šī ass jau pasūtīta pie termoapstrādes 3 sotaki lielāka diametrā, un viņam ārzemju gultni bija diezgan brīvi, un Krievu gultni viņa iet ideāli. Tā tapa, jā, pirksts vai ass, kā to var nosaukt. Tā ir pasūtīta termoapstrādē, jā, te ir speciāli uztaisīta, viņa ir biezsiena, var redzēt, jā, viņa vismaz, ka 2-3 mm biezāk nekā dzimtā. Un ar to pašu viņa arī pastiprināta, jā. Nu, te agrāk man bija arī centrējušies skrūvei domāts urpšana, bet pārsvarā to nevar trāpīt pa vidu, un tad nākams es sūtīju bez skrūves, nav vajadzīgs, jo viņa saskrūvēta kopā ar to garo skrūvi, nu, to skrūvi jau var ieskrūvēt, vienkārši ieskrūvēt un viss, bet šito baigi grūti trāpīt pa vidu, jo brīžiem tā skrūja vieta uzgrīnas ir piemetināts ne pa vidu ar sabīdi, jā, un tad sanāk, ka tā kad skrūvi, nu, iet drusku tā kā uz sānu, un tas man viss nepatīk, un es vienkārši atteicos no šī urbuma, jā, un ja man vajadzēs, es ar fleksi uzlaidīšu virsū, un viss. Nu, lūk, te ir dakša sagatavota. Pastiprināts, jā, dakšā ir pastiprināta, te ir piemetināta 4 mm plāksne, un viņa iet pilnīgi riņķi, dakšai pilnīgi, un iet virsū, jā, pāri šķērs pastiprinājumam, jā, iet virsū un pāri drusku, jo te vajag stiprināt, jo caurums pēc tam, caurumu vajag rīvālu iziet, es pat nezinu, cik ir liela starpība, bet kaut kur pie milimetra vai nebija, kaut ko man meistars stāstīja. Un ar rīvālu, ar rīvālu, vispirms ar regulējumu, jā, un pēc tam ar to īsto izmēru, pat nezinu, kāds ir izmērs. Man tas arī nebija vajadzības, galvenais, ka es dabūju visu furnitūru, jā. Un tā te notiek dakšas pastiprinājums, jo nu, šitais mezgals, teiksim, dzimtais, nu, nav nevaina tam dzimtām mezglam. Tā bukse, nu, ja pa asfaltu izrunāties, tāpat viņa savi 20 štukas var nobraukt, un pat 20 arī ir 5 vairāk, jā, tikai vajag jāuztaisa šito te piespieteļu sistēmu, jā, iespiest kaut kādu smērvielu iekšā, 2 nipeli vai no sāna 1 nipelis, jā. Nu, principā, nu, kāds 25 štukas taču var nobraukt, jo katrā ziņā es nobraucu, 25 es biju nobraucis, un, nu, es neteiktu, ka man čuguns buks būtu nokautas, neteiktu. Vienkārši man tas mezgls nepatīk, un es izgāju no tā, ka šo vietu vajag stiprināt. Nu, tagad es presēšu, te man veki ir presējami ir, jā.
garā skrūve, īsā skrūve, jā, te ir tāda šeiba speciāli, te ir tāds guļošais gultnis, jā, horizontālais, nu, un uzgrieznis, nu, un te arī tas pats. Nu, šitādi ir ievilcēji, teiksim, tā, ar ko es presēju gan iekšā, gan ārā, vai bukses, vai gultnis. Nu, tūlīt es sākšu presēt iekšā, salikšu kopā, nu, tad parādīšu, kā tas viss notiek. Nu, lūk, ieliku es ievilcēju iekšā, te ir pats gultnis, es jau drusku jau tā kā iepresēju. Te ir tas uzgrieznis, horizontālais gultnis, jā, un te ir tāda šeiba. Te ir kur tāda šeiba ar kantīti, un tas kantīts viņš ir tieši gultņu viet iekšā. Nu, lai nocentrējas viss tā pa smuko. Nu, tad es ar atslēgu vienkārši ar šitu atslēgu ar galviņu. Vienā pusē es turu, otrā pusē es griezu, un viss notiek. Nu, tūlīt iepresēšu līdz galam. Nu, lūk, otrais gultnis es arī ir dabūju iekšā, arī iepresēju. Nu, te var redzēt viens gultnīts iekšā. Nu, otrais otrā pusē. Un jau pats pirksts, vai tapa, vai pirksts, vai ass, kā to var nosaukt. Nu, lūk, iet iekšā. Un te ir blīvējamas šeibas. Nu, tas ir virpots no kapralīna. Nu, nezinu, cik ir, te ir, kad 40 diametrs laikam. Bet biezums taisīts uz dūlu, tur 1/10 starpībā, jo katrai dakšai, katram rāmim šī vietā ir savādākā. Šitais blīvējums, viņš ir domāts te, lai varētu noblīvēt to šķirbu, kas paliks starp rāmi un dakšu. Te paliks šķirbiņa, un viņu vajag noblīvēt ar kapralīnu. Tas tā diezgan stiprs materiāls, nu, viņu tur jādabūj tikpat tur, nu, tā kā ar varu gandrīz vai viņš knapi ietāja šķirbiņā, jā, un tāpēc man te ir dažādi izmēri, kur ir plānā, kur ir biezāk var redzēt. Un tad viss salikt kopā, skrūve dzimtā, tai skrūve jāliek nipeli galā, viss saskrūvēts, te ir otrais gultnīts. Kad jau iet rāmī, kad saskrūvēts jau rāmī, te iet šeiba otrā pusē ar tādu pašu pleci kā te. Šeiba, saskrūvēts viss. Nu, es vēl smērēju ar hermētiku, nu, lai putekļi tur neiet iekšā. Sasmērēju hermētiku, lai putekļi neiet iekšā. Un tad otrā šeiba 2 uzgriežņi. Jāiespiež smērvielu iekšā. Nu, te laikam loma nespēlēju kādu smērvielu. Es gan industriālu zilo spēru iekšā, gan molibdēnu. Nu, visu, ko es tur spēru iekšā. Tur es neskatos. Nu, pēc montāžas drusku. Nu, kad jau ir samontēts rāmē, ja, stipri neskruvēt, nu tā, drusku saskruvēt, un tā ar piespiedu šprici, jā, jāsaspiež viss smērējumiem iekšā, lai lien pa visiem caurumiem ārā. Izlien ārā, nu tad jau riktīgi saskruvēt, cik tur ļauj konstrukcija. Un tad jau, nu, teiksim, ar varu jau iespiest vēl, cik tur var dabūt to smērvielu iekšā, jā, nu, kamēr jau nelien pa visiem šķirbām. Nu, tas tā kā būtu laikam viss, jā, un tad, nu, dakša ir sava vietā, viss ir, kā saka, sasmērēts, saskrūvēts, jā, un, nu, šī tehnoloģija, teikšu tā, viņa ir visoptimālākā un vislabākā no visām tehnoloģijām, ko var te uzlabot. Šitā te mezglā. Var mēģināt likt gultņus. Nu, manam mocim arī uzstādīts gultnis. Nav nevaina, 202 gultnis, rullīti var dabūt iekšā. Viss, bet ir viens bet. Te vajag metināt gultņu čauli klāt, ja, un tā čaule pēc tam traucē, lai tu varētu uzmontēt ķēžu sargu. Viņu vienkārši nav iespējams uzmontēt. No tam ķēžu sargam tur iekšpusē vajag zāģēt atslēgas gabalu, kur saslēdās kopā ķēžu sargs kaut kur šī posmā.
ir tāds atslēdziņā. Tad to atslēgu visi jāzāģie nost, lai varētu dabūt vismaz kopā to ķēršu sargu. Uzstādīt var, bet vajag pielietot vardarbību. Nu, un liekais caurums, teiksim, ķēršu sargā, nu, putekļi iekšā, šis, nu, tas nav labi. Šī tehnoloģija ļauj izmantot gan ķēršu saru, gan visu pārējo, tā kā no rūpnīcas. Ķēršu sars iet virsū, tā kā dzimtes, nekas nav jāpārtaisa. Te arī nekas nav jāpārtaisa, jāsaskroja ķēršu sargs virsū un jāsit dūmā. Un šī tehnoloģija, nu, teiksim tā, viņa ir, nu, labākā, ja, Aldus gultnis, nu. Šī sistēma ir ļoti laba. Nu, es tā domāju, nu, pīšķētņiku bez problēma var nobraukt, ja ne vairāk. Jo es uz buksēm arī nobraukt 25, tad es te domāju, te pīšķētņiks te bez problēma pilnīgi. Nu, pareiza montāža, jā, pareizi gultņi, termopirksts, jā, apstrādāts termo. Un pirksts te var, kur var redzēt, kur ir dzimtais pirksts, jā, sienas biezums, jā, un te ir pasūtītais pirksts. Jā, nu var redzēt starpību, jo šitais pirksts ir pastiprināts, jā. Nu, un garums arī viņa drusku atšķirās, garāks tas pirksts, jā. Nu, kaut kā tā. Nu, ja šitā te samontētu ies kopā, nu, brauc un galva nesāp. Pilnīgi, galva nesāp. Tā kā lūdzu, varat izmantot šo tehnoloģiju, rekomendēju. Paldies par uzmanīgumu, sekojiet kanālam, turpinājums seko. Retro Java. Labadiena, te Georgs. Nu lūk, izjaucēs demontēju beņķi un izrādās tā, kā es arī teicu, beņķa pamats ir ļoti bēdīgā stāvoklī, jo pat nav vērts viņu restaurēt, jo te viss ir vakars. Lētāk un izdevīgāk sameklēt kaut kā citu beņķi un celt viņu augšā. Vismaz pamatu. Nu, šitais ir beigts absolūti. Šitais ir beigts, jā, un rūsa bija tik daudz, un teiksim, tik spēcīgā tā rūsa, paņemsim un tā kā pašam beņķim švāmim, jā, gumēji. Nu, godīgi sakot, centimetru vismaz es dabūju plēst nost, jo rūsa bija ieēdūsies tik stipri. Nu, reāli centimetru es pilnīgi no visa beņķa noplēšu nost. Pilnīgi veselu centimetru. Šitā te kaut kur, nu, vismaz šitā te. Ja skatīties no pirksta līdz gumijai, ja. Un visu beņķu, to visu dabūju nost. Te vēl vietām vēl ilgi drusku, bet, nu, tā minimāli. Te baigi minimāla kārtiņa, bet bija tāda kārta, reāli tā kā metāla kārta bija pielīmēta pie gumijas, pilnīgi pie švāmja. Nu, tā kā šito vajag mainīt, to es jau teicu uzreiz pirms demontāžas, ka es viņu mainīšu. Kur man ir jauns, nevis jauns, teiksim, tā kā atremontēts. Tas pats bija, kas bija arī uz pusēm salauzts, bet es viņu sametināju, pastiprināju, kur 3 vietās. Viss pastiprināts. Un iekšējā daļa, teiksim, kas ir zem gumijas, to var krāsot. Vajag strūklot, gruntēt, protams, ar kvalitatīvu grunti. Jā, un krāsot var pilnīgi vienalga ar kādu krāsu, bet vismaz kāds 3 kārtas, jo te ir ļoti sāpīga vieta, krājas rūsa un pamats paliek šitāds. Tā kā tev vajag vismaz 3 kārtas krāsas un grunteni arī tādu riktīgu. Nu, redzamā puse te, protams, arī jābūt spēlēcīgam, tā kā no rūpnīcas, nu, arī vajag grunteni, nu, vismaz 2 kārtas krāsas. Tad tas beņķis saglabāsies un ilgi kalpos. Tā, ko es daru tālāk? Tā, šito es nolikšu maliņā. Šito švāmītu gumiju es uzlaboju arī. Man ir sava tehnoloģija, kā es to daru. Te man ir sagatavoti jau paraudziņi, nevis paraudziņi, bet jau priekš restaurācijas. Sagrieztais paralons gabalos, jā. Šitas te visas tukšas vietas vajag kā izpildīt. Priekš kā? Pati par sevi.
Sēdeklis ir ļoti labs omītei, viņš ir ļoti labs, viņš ir mīksts, forši, tāds izturīgs, bet dēļ šitiem te tukšumiem, viņš ir pārāk mīksts un sēdot virsū, viņš saspiežās, ja? Un mīksts viņš ir, bet viņš paliek pārāk mīksts un tu, principā atduries pret metālu. Tas mīkstums pazūd. Lai to mīkstumu dabūtu, teiksim, kvalitatīvi, ja, lai viņš nesaspiežās. Nu, šitāds te gabalus, nu, man jau ir kaut kādi paraugi jau sagriezti. Es saspiežu šitā te caurumos. Paņemsim paralonu. Katrā caurumiņa man ir sabās paralons. Un tad tas beņķis paliek tikpat mīksts, cik viņš bija, bet viņš nesaspiežās. Un forma arī paliek tāda smuka forma. Un kalpos viņš ir, protams, arī krietni ilgāk nekā, teiksim, dzimtais. Bez švāmītēm, ja? bez paralona. Un šitā te viss beņķis ir, viss tukšas vietas ir saspiecis ar paralonu. Te vajag meklēt kādu pēc izmēru, dabūt iekšā. Un šitā te, tas ir pa īsu. Un katrā ziņā tā te viss notiek. Nu, lūk, te arī ir iekšā. Un šitā te, nu, tad es tūlīt saspiedīšu visus tos tukšumus, salikšu ar švāmītiem un sākšu filmēt tālāk. Tā kā tiksimies brīdumā. Nu, saliku tagad viss švāmītes tukšās vietās. Nu, aptuveni izskatās šitā te. Personīgi man 4 močiem šitā te uztaisīts, un es redzu rezultātu, bet pārsvarā es visiem močiem to taisu, kurus restaurēju, absolūti visiem. Ja man beņķis ir restaurācija, es visiem šitā te taisu, un es redzu rezultātu tiešām, jo beņķis viņš paliek tikpat mīksts, bet viņš nenokrīt, nenospiežās, ja? Un tad te virsū vēl būs 2 cm kārta, 2 cm kārta, paralonā, ja? Un tad tikai viss tiks apšūts, jā, vedīšu uz Rīgu, pie Ūgja. Šitā te viss notiek, nu, pēc tam pamats virsu, viss, un apšūts tiks, viss apšūts, jā, nu, bet tā gumija bija stipri cietusi, bija veselu centimetru, es dabūju plest nost, pilnīgi, bija tā piecipusies rūsa, nu, tik traks beņķis man vēl nav trāpījusies. Nu, šitā te tas viss notiek, izskatās. Bet rezultāts tiešām ir labs. Nezinu, vai kāds Latvijā to dara, bet es daru visiem močiem. Un rezultāts tiešām ir diena un nakts. Nu, kaut kā tā. Nu, kad būs sašūts kopā, jā, nu, tad filmēšu tālāk. Labadiena. Nu, lūk, šodien svētki. Vakardien saņēmu beņķi. Nu, cepure nost. Viss sašūts, Augis no Rīgas man šo. Nu, vienkārši ir super, Nu, te ir tā, kā es stāstu kārta, ir virsū 2 cm. Beņķis viņš ir ēts, mīkst, bet viņš, teiksim, nesaspiežās, nenosēžās, teiksim tā. Bet viņš tāpat ir ērts un mīksts. Te no iekšpuses izskatās. Nu, te vienkārši viss pa superīgo. Te jau ir slēdzenes cilpa jau chromēta, pieskroveta. Te var redzēt klipšuki salikti. Riņķi pilnīgi viss aizmugurē. Arī 3 gabalas. Jā, beņķis ir gatavs. Nu, kāds viņš bija un kāds viņš palika, tas ir diena un nakts pilnīgi, nu, beņķis ir smuks. Ūgis jau visu pārsvarā baigi forši šuj, beņķis baigi forši. Viņš tāds un āda arī tāda, arī diezgan laba, viņa nav tāda īpaši slidoša. Jo brīžiem ir slidoša āda, baigi grūti sēdot uz tā beņķa. Vai tu pa bremzē dot, tad tev pakaļ slīt, vai tu ručkā dot, tad tev atkal pakaļ slīt, jā, bet te ir tāda āda, teiksim, viņa tāda pareiza āda. Nu, baigi forši, viss ir sašūts, baigi forši. Un sīksniņa. Jā, sīksniņa. Viņam ir tur tāds iekšā
siksna un apšūts ar ādu. Un es tikko uzkniedēju kniedi no ņeržas. Man speciāli virpotais kniedi no ņeržas. Nu, principā, tas ir nošpikot no oriģinālas kniedes, vienkārši oriģināla kniede ir no metāla un tā baigi rūsē. Krāsotais metāls sāk rūsēt, nu tur ir vakars. Varbūt cinkotais, bet ja viņš rūsā, tad tas nav cinkotais, tad tas droši vien, ka krāsa un neturās pilnīgi. Un te ir ņerža. Un te es to kniedīt lieku virsū. Lieku galviņa 10. Lieku šitā te, lai varētu kniedēt, nu tad uz lakti. Jā, un šeiba, un pa vidu pati kniede. Un ar dorni, vispirms ar dorni, pēc tam ar āmuru apdauzīt. Un viss turās, viss pa smuko. Nu, šitais mezgals būs mūžīgs. Siksna būs pa galām, bet kniede nekāda gadījumā. Nu, lūk, nu tāds beņķis jau Aigaram ir gatavs. Nu, smuki izskatās, tiešām smuki. Tiešām smuki. Te cepuri nost. Nu, tūlītas es to siksnu tagad uzmūšu virsū un stāstīšu tālāk. Nu, lūk, siksna ir virsū. Ai, smuki gan. Smuki sanāk. Nu, tā siksna, es pat nezinu, kam viņa ir vajadzīga, droši vien. Tā siksna ir vajadzīga priekš tā, lai kāds aizmugures sēdošais varētu vismaz aiz kaut ko turēties, jo omītie principā nav aiz kā turēties. Vienīgā iespēja turēties motociklistam kaut kā, nezinu, kaut kāda veidā aiz motocikla turēties, jā. Bet, nu, siksnu, jā, nu, spēlē lomu, nu, lai varētu turēties, teiksim tā. Nu, un, cik es saprotu, skati arī nevar iziet bez siksnes, jā, tā kā siksne, principā, jābūt. Nu, ar siksnu arī tas skats ir drusku smukāks. Nu, lūk, siksne ir virsū, tā te izskatās no apakšas. Jā, kur no apakšas, viss ir savā vietā, viss pa smuko. Kniedītas arī, nu te ir slēdinis cilpa. Jau ir pieskuravēt, viņi ir ovāli caurumi, tā ka tur vēl vajag regulēt uz priekšu uz aizmuguri, to jau tieši jau uz motocikla to visu jādara. Nu, šitā te sanāk. Pēc tam, kad man tā siksne ir virsū, es taisu tādas te gumīņas. Parasta automobila kamera sagriezt gabalā, uzsmērēja līme, fikso, super momentu. Un es lieku virsū kniedēm. Uzlieku gumijas, šitā te pielīmēts viss, un pēc tam ar skoču, kanalizācijas skoču vai magāvers, kā viņam ir nosaukums, jā, un es vēl līmēju ar skoču pāri, kādas 2 kārtas. Un pēc tam ar skoču es līmēju šitas te 3 kniedes. Un šito te visu posmiņu es visu aplīmēju ar skoču, jo šī vieta ir ļoti sāpīga omīte, jo šī vieta bežās pret dupīti aizmugurē, un krāsa ir nost. Un tāpat tas kniedes arī bežās nost pret vāveri, tā saukta vāveri, ja, un krāsa ir pa galam. Bet te ir viens labums, jo vāveri ir 4 spilveni, kaut kur te un te kaut kur viņi atdurās. Un te būs vēl 2 spilveni. Tad sanāk, ka beņķis būs uz 6 spilveniem, nevis uz 4 spilveniem. Tā ka šitās te gumijas spēlē savu lomu. Labu lomu. Tā, nu tagad es mēģināšu to visu aplīmēt. Un tad filmēsim tālāk, skatīsimies, kā mums sanāk. Nu, tikko beidzu līmēt. Nu, te var redzēt. Šitais te posms, dupīšu posms, viss ir aizlīmēts ar skoču, lai berzēs gadījumā nebūtu noskāpēta krāsa nost. Nu, un te arī ir pielīmēta, teiksim, tā pati gumija mazums, kas, lai viņa nenokrīt, lai nepazūd. Un ar skoču viņa turās. Nu, šitā te sanāk uzlabotais beņķis. Nu, te var redzēt, beņķis tiešām ir uzlabots, viņš ir pastiprināts, nu, teiksim, tā, nu, viņš tiešām ir labāk nekā rūpnieciskais. Rūpnieciskais viņš drusku pa mīkstu. Viņš ir pārāk mīksts, un ar to pašu parādās ir savas neērtības. Sāk mugura sāpēt un vispārējais. Nu, pie šitādas te restaurācijas, teiksim, un piestrādes, beņķa piestrādes, kas te man ir? Nu, beņķis ir diena un nakts pilnīgi. Nu, pa smuku izskatās, tiešām pa smuku.
Tā kā es esmu priecīgs par Aigaru, un Aigars būs vēl priecīgāks nekā es. Nu, tas nu tā, lai kādam noderēs, tā kā jāskatās un jādomā, vai vajag vai nevajag, bet te viennozīmīgi, ka vajag. Beņķi vajag uzlabot. Nu, kaut kā tā. Turpinājums seko. Retro Java, Georgs. Čau, tautā!